Sveiki, skatītāji! Paldies par skatījumiem, laikiem un komentāriem. Šodien ārā vētra, ārā mēs neiesim, bet ko mēs varam darīt vētras laikā nejot ārā? Pareizi, mēs varam pagatavot kaut ko garšīgu. Un šodien es jums parādīšu, kā es gatavoju vienkāršu ēdienu. Nezinu, vai tas ir latviešu ēdiens, bet ēdiens ir vienkāršs, un tās būs kotletes. Šodien mēs ar jums kopā gatavosim kotletes. Un, lai pagatavotu kotletes, mums būs vajadzīgi šādi produkti. Rīvmaize, sāls, rīvēts siers, man jau ir iepakojumā, olas un maltā gaļa. Man ir cūkas maltā gaļa, taču var izmantot vai nu cūkas malto gaļu, vai jauktu, vai lielopu, vai vistas malto gaļu, vai tītara malto gaļu. Kāda ir jūsu rīcībā un kāda jums patīk? Bet, ja gatavot no tīras lielopu gaļas, kotletes varētu būt sausas. Tāpēc, ja gatavo no lielopu gaļas, es ieteiktu klāt pievienot nedaudz spieķīša. Tātad, sāksim gatavot. Vispirms bļodā pārliekam malto gaļu. Tā man būs ērtāk. Pievienosim 2 olas. Nav obligāti 2, varbūt var pietikt ar 1. Man patīk, kad ir 2 olas. Pievienojam rīvmaizi. Nu tā, apmēram uz aci. Pieberam sāli pēc sajūtām, cik nu kam patīk. Bļodā man ir ūdens. Rokas samitrina, lai vieglāk strādāt. Un nedaudz pielējam arī ūdeni. To es piemirsu iepriekš minēt. Varam pievienot sieru, kam patīk. Nu jā. Pats viņu nevar attaisīt. Tad, kad tieši vajag filmēšanas laikā, tad pats viņu, protams, vaļā nevar. Un pieberam sieru. Cik sieru vajag, skatieties paši, cik jums pašiem patīk. Saslapinam rokas un samīcam mūsu maltās gaļas masu. Viendabīgā masā lēnu garu bez steigas iecelājam. Masai jābūt vienmērīgai, ar vienmērīgu konsistenci. Mana gaļa bija no saldētavas, līdz galam nebija atkususi. Tāpēc es pamīcīšu viņu nedaudz vairāk. Sieru varat arī nelikt, ja jums nepatīk. Man patīk, un es pielikšu. Es pieliku 100 gramus sieru. Jūs varat pielikt mazāk. Vai arī vairāk, kā jums patīk. Redzam, veidojās viendabīga masa. Tas nozīmē, ka strādājam pareizajā virzienā.
pareizi būtu strādāt droši cimdos, nevis ar klikām rokām. Es dzīvoju laukos, man cimdu nav, es to daru klikām rokām. Bet ja kāda gribās strādāt estētiskāk, protams, lietojiet cimdus. Un masa sanākusi vienmērīga šāda. Tagad mēs no šīs masas veidojam bumbiņas. Apmēram šādas bumbiņas. Kādas kuram patīk, jo cik liela bumbiņa, tik liela būs arī mūsu potenciālā kotlete. Man patīk lielākas, mājiniekiem patīk mazākas. Tā kā taisīsim kaut ko pa vidu, kompromisu starp to, kādas patīk man un kādas patīk maniem mājiniekiem. Baigi estētiski nesanāk, bet kaut kas sanāk. Tā, kaut kā tā. Problēmas man ir sadalīt vienmērīgi, lai visas bumbas būtu vienādi izmēri. Tad viņas pareizāk iztepsies, jo citādāk būs kāda bumba lielāka, kāda mazāka. Mazākā bumbiņa būs iztepusies, lielākā vēl nebūs. Apmēram šāds bumbiņas man sanāca. Tagad pārvietojamies pie plīts. Un mums tās kotletes ir jāuzcep. Es cepšu olīveļā. Jūs varat cept tādā veidā, kāda jums ir. Pānu nedaudz uzkarsējam. Un uz karstas pānas liekam mūsu kotlešu bumbiņas. Jā, tieši bumbiņas. Jautāsiet, kā tad bumbiņu var izcept? Bumbiņu gluži nebūs jācep. Mēs uz pānas liekam bumbiņas. Šādā veidā. Un tad, kad viņas mums ir uz pānas, mēs viņas nedaudz pieplicināsim. Pieplicināt varat uzreiz, tās veidojot. Man ir ērtāk pieplicināt panā, jo es redzu, cik man panā viņas aizņem vietas. Un šādā veidā uzmanīgi, neapdezinot roku, ieplicinam. Varat izmantot kādu instrumentu. Es to daru ar roku. Un redzam, mums sanāk tādi plus mīnus vienādi plācenīši. Un cepam līdz gatavībai. 5 minūtes. No vienas puses 5 minūtes. No otras puses, un tad uzliekam vāciņu un nedaudz pasaltējam. Vēl minūtes kādus 5 vai 10. Apcepam ne uz pārāk lielas uguns,
No vienas puses ne uz pārāk lielas uguns, no otras puses ne uz pārāk lielas uguns. Un tad, kad uzliekam vāku, tad uzliekam pavisam minimālu uguntiņu, lai mums viņa izkarst un lai kotlete izsilst no iekšpuses un nogatavojās no iekšpuses. Mūsu uzdevums ir kotletes iekšpusē sasniegt 70 grādus. Ar termometru es nemērīšu, to es darīšu aptuveni, bet principā būtu jābūt tā, lai kotletes iekšpusē ir 70 grādi. Tad arī viņa sagatavojās pareizi un arī iznīkst visas baktērijas. Žēl, ka kamera nenodod aromātu, cik garšīgi smaržo kotletes pēc siera un svaigas maltās gaļas. Tātad 5 minūtes ir pagājušas, un mūsu uzdevums ir uzmanīgi apgriezt kotletes uz otru pusi. Redzam, kāda skaista garoziņa. Vēl pacepam 5 minūtes no otras puses. Un pēc tam uzliksim vāciņu un pasautēsim uz ļoti mazas uguntiņas vēl minūtes 10. Tātad ir pagājušas vēl 5 minūtes. Liekam minimālu uguntiņu un uzliekam vāku. Kotletes no vienas puses ir apcepušās, no otras puses ir apcepušās, un tagad viņam ir jāizsilst no iekšpuses, tāpēc izslēdzam minimālu, vai no elektrību vai gāzes, uz ko jums darbojas plīts, uzliekam vāku un lai nedaudz pasautējās. Man tur tauciņš ir, jau uz pannas ir diezgan savs, var pieliet bet nedaudz ūdeni, kaut kādi 100-150 grami ūdeni, lai pasautējās, lai viņas nepiedeg. Man tur ir kotlešu suliņa, tauciņš uz pānes, man tur nekas nepiedegs, tā kā es ūdeni klāt nelēju. Kamēr sautējās kotletes, nolēmu, jāpagatavo arī piedevas. Parādīšu, kā es vāru rīsus. Ļoti vienkāršas proporcijas. Rīsi nesalīg un ir irdeni. Tātad mums vajadzēja rīsus un ūdeni. Es salēju glāzēs 1 glāze rīsu, 2 glāzes ūdens. Rīsus ievietojam katliņā, virsū lejam ūdeni. Rīsi pret ūdeni, 1 daļa rīsu, 2 daļas ūdens. Visu liekam katliņā, augstā ūdenī. Es rīsus neskaloju. Un tāpatās viņi sanāk finālā ļoti labi un irdeni. Tūlīt mēs par to kopā pārliecināsimies. Tātad, kamēr kotletes sautējās, pagatavosim arī rīsus. Katliņā iebērām. Rīsus pievienojam ūdeni un liekam uz plīts. Jāsagatavo būs arī vāciņš. Uzliekam vāciņu un gaidām, kad rīsi sāks vārīties. Tad es parādīšu, kas būs turpmāk jādara. Rīsi sāks vārīties. Vāciņu ņemam nost. Mums vāciņš vairs šobrīd nebūs vajadzīgs, bet būs vēl vajadzīgs, tālu nelieku prom. Un, lai rīsi nepiedegtu, šobrīd gāze ir maksimālā uz šī te riņķīša. Principā uz maksimālas gāzes tas ir jādara. Vai no elektrība. Un
Rīsiņi vārās, un mēs viņus apmaisam, lai viņi nepiedegtu. Paldies, ka skatāties mani. Piedodiet manu prasto virtuvi, bet es rādīšu jums vismaz šobrīd un gatavošu tādus ēdienus, kādus var pagatavot jebkurš no jums, kas ir vienkārši garšīgi un baudāmi. Un neprasa nekādas dārgas izēvielas vai kaut kādas ļoti spēcīgas zināšanas kulinārijā. Uzrakstiet komentāros, vai tā ir labi, vai vēlaties kaut ko izsmalcinātāku. Ja jums būs interese, protams, es augšu līdzi savai auditorijai, pastudēšu kādu recepti un mēģināšu jums to arī pagatavot. Bet šobrīd es rādu tās receptes, kuras es gatavoju ikdienā, dzīvojot Itālijā, no tiem produktiem, ko es varu šeit atrast, nopirkt, un kas nemaksā ļoti dārgi. Jūs zināt, esmu pensionārs ar ierobežotiem ienākumiem. Redzam, rīsiņi vārās, mēs viņus apmaisām, bet to principā darīt ilgi nevajadzēs. Vienā brīdī rīsi sāks piebriest un ūdens kļūst mazāk. Tā, ka mēs redzam, ka ūdens tā kā iet jau uz beigām, tad mēs slēgsim ārā gāzi un liksim virsū vāciņu. Un atstāsim katliņu uz 15 minūtēm. Pēc 15 minūtēm rīsi būs sabrieduši un būs gatavi ēšanai. Tādā veidā gatavojot, rīsi nebūs salipuši, ūdens lēnā garā iesūksies rīsos un principā ļoti eleganti. Jā, es zinu, ka pēc tehnoloģijas un pareizi būtu rīsus mērcēt, skalot, lai tur nav līpeklis, lai viņi būtu irdeni un nesalipuši. Taču es pastāstu, man ir sliņkās receptes, man ir vienkāršās receptes, un arī šādā veidā rīsi nebūs salipuši. Protams, atkarīgs ir no rīsu šķirnes. Rīsi ir dažādi, ar lielāku līpekli, mazāku līpekli, rīsi, kas domāti suši pagatavošanai, rīsi, kas domāti rizoto. Tur principā ar rīsiem, tāpat kā ar pastu, ļoti, ļoti daudz veidi un ļoti, ļoti daudziem mērķiem tie tiek audzēti. Tā kā skatieties no tās šķirnes, kas ir jūsu rīcībā. Bet principā šādi pagatavojot, liekais ūdens katliņā nebūs, rīsi nebūs salipuši un būs irdeni. Redzam, jau ūdens iet prom, rīsi piebriest, bet mēs vēl nedaudz pavārīsim. Ja jums rīsus sāk pieraut pie katla dibena, tad tas nozīmē, ka pietiks, apmaisat, slēdzat uguni vai elektrību ārā un uzlieciet vāciņu. Man rīsi vēl klāt neraujās, es vēl varu bišķi pamaisīt, bet es domāju, ka vēl kāda minūte, diez vai vairāk, un varēs jau slēgt ārā. Principā, tā kā es gatavoju, es pavadu pie plīts, maksimums 30 minūtes kopsumā. Principā ēdiena gatavošana man aizņem parasti 15 minūtes. Jā, ilgāk ir sagatavot visu, bet pati gatavošana man vidēji aizņem parasti 15 minūtes. Neteikšu, es esmu baigais rekordists, vienkārši man tā ir. Negribās tērēt laiku, izgatavojot sarežģītas un laikietilpīgas receptes. Esmu par vienkāršību. Vienkārši, barojoši un gards ēdiens. Man liekas, tas ir labi. Bet, ja jums patīk gatavot ilgi, virtuvē, stundām ilgi, jā, protams, jūs to varat darīt. Bet es rādu tā, kā to daru es, un ja kādam ir interese, viņš var mēģināt atkārtot. Šie video gan ir domāti cilvēkiem, kuri vispār neprot gatavot, lai viņus iedrošinātu, ka virtuve tas nav nekas bīstams, nekas sarežģīts, un visu var apgūt. Redzam, ūdens jau pazūd. Rīsi principā sāk rauties klāt pie katla dibena. Tas nozīmē,
kā mēs tūlīt slēgsim ārā un ļausim rīsiem mierīgi nogatavoties savā sulā. Izslēdzam ārā plīti, liekam virsū vāku un atstājam visu, lai daiet. Kotletes mums arī būs dasaltējušās. Slēdzam ārā gāzi. Kotletes daiet, rīsi daiet un pēc brīža parādīšu, kāds ir rezultāts. Tātad ir pagājušas 10 minūtes, un kas tad mums tur ir sanācis? Kā jūs domājat? Noņemam vāku. Un šeit ir rīsi. Sanāk ķirdeni, nekas nav salipis. Un burvīgas kotletes. Lai labi garšo. Gan man, gan jums. Un uz tikšanos nākošajos video. Rakstat komentārus, ko domājat par tādu formātu. Lai jums jauka diena, mums līst, jums droši vien, ka nē. Uz tikšanos. Atā!